Šodien esmu tādā dzīvākā vietā, Benidormā, un mums ir komerc telpas. Šeit ir ieeja. Mums ir ļoti smukas, foršas formas, tāda kantaina liela telpa, kurā mēs šo te ārējo sienu atstājam, izņemam ārā stiklus, uztaisam terasīti. Šeit te uztaisam vēl vienu sienu. Un no šejienes jau izveidosies viena liela telpa. Attiecīgi mums būs šeit vēl vienas durvis. Viņas var būt sānos, var būt šeit pa vidu. Un attiecīgi pašā stūrī būs viena telpa. Šeit te būs otra telpa. Pa vidu būs virtuves zona. Un attiecīgi varbūt vēl viena papildus telpa, tātad 3 telpas. Un šeit te šajā te zonā vajadzētu izvietot vienu tā kā kopējo telpu, kur uzturēties. Attiecīgi mums būs sadalījums telpa, kur mēs uzturamies, virtuves zona un attiecīgi pa malām būs guļam zonas. Protams, var vēl papildus arī izvietot šajā stūrī vēl vienu telpu, tātad izveidojot 4 šīs te guļam zonas, bet tad mums nebūs tā kā kopējās zonas, jo, ja mēs šeit izvietojam virtuvi, tad mums sanāk vienkārši pilnīgi taisns tā kā koridors, kā koplietošanas telpa. Dotajā mirklī šeit ir tikai viens sanmezgls, bet viņš šeit ir. Attiecīgi šeit ir mākslinieks, kas veido savus darbus. Tāpēc šeit viss ir ar ūdens nenoturīgajām krāsām, bet griesti ir augsti, tur vēl tie dubultie griesti, tur ir vēl kādi 30 centimetri, un attiecīgi šis te variants ir ļoti labs. Ja, te arī attiecīgi var redzēt, kad vēl mums ir kādi 30 centimetri. Telpām ir vajadzīgs tātad remonts, bet nekas ļoti kritisks šeit nav. Visas komunikācijas mums strādā un viss notiekās. Un attiecīgi tātad mēs varētu šeit te izveidot šo te otru koridori, ieejas durvis pārnest šeit te pa vidu un attiecīgi šajā te stūrī izvietot kondicionierus, lai viņi arī būtu. Tā kā šāds te foršs variants mums ir, burtiski 300 metri no pludmales un šāda te klusa mierīga ieliņa.